Sveiciens atkal no saulainās un smaidīgās Āzijas. Pats esmu saules un jūras nogurs, bet gribēju pateikt, ka jau aprīlī mēs braucam apmēram 10 cilvēku nelielā grupā uz Nepālu. Un iesaku ieskatīties šajā te brauciena aprakstā, jo tāpēc, ka brauciens ekonomiski ir ļoti izdevīgs, bet nereāli piepildīts un jaudīgs. Es Nepālu esmu izbraukājis vairāk kārt krustu šķērsu un zinu ļoti jaudīgas vietas. Tā ka tiešām kosmiska mēroga svētvietas, kuras iesaku jums arī kaut reizi dzīvē pieredzēt, un to varam izdarīt arī kopā 2 nedēļu laikā. Katru dienu mums būs diezgan intensīva ar vairākiem apskates objektiem, ar daudz stāstiem, un ja jūs vēlēsieties, tad arī ar garīgām praksēm. Nepāla ir budistu pamatā valsts un hinduistu, un patiesībā neviens no jums nezin, pat arī tuvākie cilvēki nezin, ka es praktizēju ne tikai krievu jogu, ar ko varbūt vairāk esmu zināms, bet manā ikdienas praksē ir arī diezgan daudz budisma, dzogčena elementi, kurus ļoti viegli es integrēju savā kriejas praksē un apvienoju to visu kopā, varbūt ne vienlaicīgi, bet secīgi. Attiecīgi man ir pieredze un zināšanas arī šajās te tradīcijās, un man ir ko stāstīt, man ir ko iemācīt, man ir ar ko padalīties. Un tas, ko mēs Nepālā pieredzēsim, būs diezgan eksotiski. Protams, mēs satiksim arī atsevišķus svētos cilvēkus, un svētvietu enerģētika kā tāda, viņa sit pušu pat cilvēku enerģētiku, jaudīgu cilvēku. Un eksotika būs arī uz katra soļa, jo Nepāla arī ir pilnīgi citādāka valsts nekā mums Eiropā ir pierasts redzēt. Būs ļoti skaisti dabas skati ar Himalaju kalnu virsotnēm, ar eksotiskiem ēdieniem, eksotiskiem cilvēkiem, kā jau minēju, jaudīgām svētvietām, iepirkšanos, ēdieni. Un aicinu ieskatīties aprakstā 2 intensīvas nedēļas, un apraksts neatspoguļo visu, ko mēs pieredzēsim. Tie ir tādi pieturpunkti, teiksim tā, lai rastos nojausma par braucienu, bet patiesībā brauciens būs daudzkārt plašāks un interesantāks nekā tikai tas, kas ir aprakstā minēts. Un uz šodienu mēs esam 8 cilvēki, daži vēl procesē, bet biļetes jau mums 8 ir nopirktas, avio biļetes, tāpēc aprīlis ir tepat. Aicinu nekavēties, pieteikties un izmantot šo te brīnišķīgo izdevību. Apraksts ir komentārā. Tiekamies!